Rododendru laiks ir klāt. Vārdiem neaprakstāms krāšņums un smarža aizkustinās ikviena ziedu mīļotāja sirdi un piepildīs to ar pavasara doto mīlestību un romanci. Maigās ziedlapas, kā zīds slīt pa tavu pirkstu galiņiem, baudot pastaigu rododendru dārzā. Lai nenokavētu šo brīnišķīgo fenomenu, izbaudi rododendrus jau tagad un iegūsti pati savā īpašumā rododendra stādiņu. Kā pasaka, ko varēsi iestādīt savā piemājas dārziņā. Mēs gaidām jūs atplestiem ziediem. Ai, jūsu botaniskais dārzs. Es jau varu iztēloties tos rododendrus uz savas palodzes. Oi, saldējums! Man liekas, ka mēs esam ieradušās pirmās botāniskajā dārzā. Nu, tad dodamies laimēt to rododendru stādu. Ak, Dievs, rododendru stādiņš, nu mēs nākam. Ienākot pirmo reizi botāniskajā dārzā, mēs ar Mirtu vienkārši starā par to, ko redzam apkārt. Nu, puķi aiz puķis. Visur ir dzīvība, visi spēlējās, skatos te bērni glezno apkārt. Es ienāku un es sajūtu to smaršu un es vienkārši apburtu. Savu dzīvi nekad neiedomājos, ka es kaut ko tik skaisti redzējuši. Nu, mēs esam ieradušies botāniskajā dārzā. Vai tie? Mēs baudam pavasara krāšņumu un skaisto daili. Paskat, kā zied, bites strādā. Iedzēri ko? Nedaudz, jā. Ja tu citreiz pasmaržo un nepaskaties, kur tas maržo, nu degunā arī var pēkšņi iekost. Mirta atnāc. Mirta nekad nevarēs iedomāties, kas ir manā kabatā. Mans mazdēls ieinstalējis manā mobilajā ierīcē aplikāciju Google Maps, ar ko tu vari redzēt visu botānisko dārzu. Es nevaru sagaidīt, kad es parādīšu Mirtai rododendra. Visu parādīs? Mēs esam, jā, šitais ten ir viss botāniskais dārzs, ka tu vari redzēt apkārt. Reku, te ir ezeri, redzi? Reku baltās pojanītes var redzēt, redzi pojanītes, rekur ir. Es neredzu. Jaunās tehnoloģijas man pilnīgi prātam neaptverams. Es vispār nespēju iedomāties, kā tur kaut ko var saprast. Tas ir gaisa balons. Tas ir gaisa balons. Mums te apkārt. Kur viņš? Kāds pārsteigums? Ziedīt nāk uz klajā ar jaunu tehnoloģiju pielietojumu. Mēs zināsim, kur atrast rododendrus. Nu, patiesībā šis ir vienkārši prātam neaptveram. Klausies, Mirta, man viss ir saplānots. Dodies man līdzi, mēs atradīsim rododendrus jau tagad. Dodies līdzi, Mirta. Nāc šurp līdzi, es zinu, kur es eju. Mirta, šurp nāc, es zinu. Tiešām zinu. Rododendrus jāiet meklēt. Mirta, nāc augšā pa kalnu, te patās rododendri jau ir. Ziedīt, pilnīgi reiz aizgājuši šoreiz. Ziedīt! Ak, Dievs, nu, es nogāzos. Nevajadzēja tur iet. Labi, ka Mirta bija, viņa mums vismaz palīdzēja, vismaz uztraucās par mani. Paldies Dievam, neviens nebija apkārt. Viņš šitā kliedz, vēl pasauks vēl visi, varbūt apkārt šitos ten vietējos kaut kādas bandītas, kas tagad atnāks un mums izbojās visu šo pastaigu. Tas ir vienkārši šausmas, nu, apkaunojums pilnībā. Vai paskat! Staigājoties pa botānisko dārzu, mēs redzējām kādu mākslinieces kundzi, kas strādāja uz savu darbiņu. Tas bija ļoti fantastiski, jā. Mirta! Mirta nāc šurp! Beidz bļaut! Es nesaprotu, neļauj paskaidrot pa parku vienkārši. Reku gleznot. Vai dieni!
Ko viņi tur glezno? Mākslinieci, es domāju, viņi tas, ko viņi tur iesākumā, tur tā kā gleznoja, tas nebija tik labi. Varbūt viņi mūs varētu uzgleznot, kā nekā skaistas kundas, paskatīt. Mums varētu uztaisīt vēl slaidākas. Davai, ejam, Mirta. Nostājamies priekšā. Tad mums tajā iet ir. Tepat priekšā. Jā, mēs drīkstam. Šitā ielītīsim. Skaisti. Nāc tuvāk. Nu? Skaisti. Es atvainojos, jūs varētu lūdzu paiet maliņā. Man bildīt jāpabeidz. Mēs baudām pavasarī. Nu, kā mēs izskatāmies? Cik tad ilgi būs vēl jāgaida? Nu, pēc kādām 2 stundām. Vai tie? Pēc 2 stundas būs jāgaida. 2 stundas? Mēs Tev viss tur aizkājas. Protams, mēs mierīgi varēsim. Citādāk mums glezna nebūs. Jā, tas ir to vērts, es domāju. Mirta, Kas ir? Stāv mierīgi. Mirta, piedod. Piedod man. Kas tev? Kas tev kaiš? Kas tev kājām? Pārgurušs ir? Jā, nenormāli. Labi, paldies, mēs vairs nevēlamies. Mums būs labi, mēs iztiksim bez tās gleznas. Mums jāatrod tos rodus. Nu, smaržīgs. Nē, īstenībā patiesībā diezgan smirdīgi. Kad mēs gājām garām atsālijām, es pamanīju kādu ļoti interesantu zīmi. Paskaties! Kas Mēs esam tik tuvu tauriņmājai. Tauriņmāja? Mums ir jāaiziet Kāda tev tauriņmāja? Lūdzu, Mirta, mums ir jāaiziet uz Ziedīt, mēs esam atnākuši skatīties rododendrus. Mums laika nav iet uz tauriņmāju. Protams, ka mums ir laika, ejam taču uz Nu, kāda vēl tauriņmāja? Nu, es nesaprotu Viņai nepielēc, ka mēs esam atnākuši pēc tiem rododendriem. Kas te kur te jāiet? Ak, Dievs! Ak, Mirta! Šis ir viss tas, ko es biju iedomājusi. Paskaties, taurinīšiem, paskaties, apsākās. Vai Dievs! Skaisti! Šitā te savā siltumnīcā es nevarētu nekad izaudzēt. Nekad. Tikai šeit. Ak, Dievs! Cik skaisti! Gluži kā pasakā, vai ne? Nē, tas indīgs tur aiziet. Mirta! Kas ir? Nekusties. Šis ir vienkārši fantastisks. Kas ir fantastiski? Vai die, viss ir kārtībā. Man šitā neaukojas. Uz pleca ir uzsēdies taurinīts. Ak, Dievs! Kas ir? Kas notika? Ko tu izdarīji? Ejam projām. Es skatījos, kā tie 2 taurinīši, eksotiskā taurinīši, spārniņi nolido man uz zemes tepatās pie kājām. Nu, tā ir, brutāli. Mēs nevaram te palikt vairs. Ko tu te gaidi? Vēl nāc ātrāk. Ja jūs domājat, kā šādas kundzītes var paskriet tik ātri, Tas ir pavisam vienkārši. Tie ir mūsu jaunie ergonomiskie apavi. kuras mums nopirka mazdēliņi. Veikalā AliExpress. Ergonomiskais dizains atļauj kājām nesvīst. Mēs varam soļot tik ātri, gluži kā Jānis Daliņš. Jo tad soļojam tālāk, ko? Soļojam Mirta. Ziedīt, neatpaliec. Kas tev kājas atkal sākušas sāpēt? Es vairs nevaru baigāt. Kas tev nevar tikt līdz man? Nu ko, tālāk iesim? Ko? Aizējam tos rododendrus beidzot paskatīties. Mirta, Kas ir? paskaties lejā. Kur lejā? Kas ir? Paskaties skurpē.
Mirte? Mirte iekāp kakā. Nu, liela mūža, nu, kuram tad nesanāk citreiz kaut kur iekāpt. Nu, nevajag tā, nu tik šausmīgi pārspīlēt ar tām emocijām un to bļaušanu, tur raud, nu. Man sauc Mirta un es gribu nomirt. Viss tas sūds ir izgājis cauri kurpēm, un man zeķis ir slapis, un es to sūdu var sajust ar savām pēdām. Es gribētu iet mājās, bet es tomēr tos rododendrus arī gribu. Es iešu projām, es nevaru vairs izturēt. Man mazdēliņš vakar uzstāvināja. Viņš iegādājās AliExpressā. Kurpīts jauns, un šodien pirmā reize, kad es uzvalku, viņš jau ir piedīrs. Nu, tur jau, ko tu darīsi? Nu, tur jau... Šitā te, es ar viņu aiziešu parunāt. Es atvainojos, kundze. Jūs varētu aiz savu suņu izkārnījumus savā. Ziedas, jā. Ziedi. Jā, pavasar ziedi. Es ceru, ka jūs spēsiet samaksāt par to. Nu, kas ir 15 eiro? Kas ir problēma? Es nezinu, šāds konflikts absolūti nebija nepieciešams. Viņi būtu samaksājis man tos 15 eiro, kas ir kurpju vērtība. Mēs jau sen būtu aizgājuši līdz rododendriem, atraduši rododendru stādu un vienkārši devušies mājās. Ļoti labs suns. Ziniet ko? Ar mani šāds Ko tu man šeit? Ak, Dievs! Kā jūs uzdrīkstaties man pieskarties? Ne, viss jau būtu bijis kārtībā, bet viņi izdomā, ka viņi man uzbruks ar vardarbību. Tas ir normāli. Cilvēkam uzreiz viņam skarties klāt šajos laikos. Nu, es jau uzskatu, ka es jau varētu iesniegt policijā iesniegumu, un viņi jau sen sēdētu cietumā. Bet šajos laikos tā grūti ar citas tautības cilvēkiem. Neko nevar zināt to, kuras valsts viņš nāk, un kad neizvaino kādu tā, ka beigās man ieliks ķurmī, un viss būs gals klāt. Tā jums vajag. Labi, ka viņi iekāp suņu kakā. Jau, nu, visādi šausmu stāsti ir dzirdēti. Kur tualete? Kur tualete? Jauns kungs, nu, johaidī. Aizvērts, nu, ko darīt? Nu, ko tu dari? Nu, ej prom. Богдан, я ты маленький Богдан. Вот ты где. Ой, jā, tas viņa. Вот ты где, малыш. Извините, ты даешь, малыш. У нас есть пакетик. Извините, все хорошо. Mirta, nāc šurp! Rododendri! Tepat tās jau. Ir rododendri. Man viņas draudzība ir mazāk vērta nekā tie rododendri. Un es būšu tā, kas uzvarēs. Uzvarētāji var būt tikai viena. Un sasper man joks, ja tā būs ziedīta. Mirta? Neču? Rododendrs ir tepat tās jau ir. Bišķiņ piebremzē. Mēs varat pa priekšu aiziet paskatīties nātrītes tepat tās. Nātres? Nu, bet ļoti fantastiski. Patiesībā nāc. Mirtai kaut kas pa tām nātrēm. Nātris kā nātris. Nu, kas tur interesants ir? Tēņā ielikt kaut kur.
Bet nu nezinu, varbūt man šoreiz kaut ko interesantu Mirtiņa parāda. Nāc, Ziedīt, nāc paskaties te. Ak, Dievs! Patiesībā šis ir ļoti skaists, tev šitais jāredz. Lauks ar nātrenē. Tās ir nātras, jā. Tā smaržo liekas, smuki. ka tās ir parastās nātras, bet, atnāc šeit, palūkojies tuvāk. Redzi? Kas tur ir? Es neko neredzu. Tas ir ļoti delikāts zieds patiesībā. Paskaties, redzi, viņš tāds ļoti īpašs. Bet es neko neredzu. Palūko tuvāk. Nu, kas tur ir? Lībo iekšā! Man sadzirsēja! Botāniskais dārzs, lai zaļa mūsu nākotne. Klausos? Ko? Nē, tā nav taisnība, tas nevar. Nē, es jums neticu, tā nevar būt. Ko? Nē. Kur viņš ir? Nē. Mārtiņ. Mūsu iemīļotais apdraudētās sugas taurinīts Mārtiņš ir nogalināts. Tagad mums ir jāatrod vainīgais. Tas cilvēks, kurš šito izdarīja, viņš par to samaksās. Botāniskais dārzs ir paredzēts, lai saglabātu dabu, nevis iznīcinātu to. Ziedīt vairs nav problēma. Tagad mums tikai jāatrod, kur mums jāiet ir. Tātad rododendrija. Tātad ejam. Iegūsim galveno balvu. Man vairs nav ko zaudēt. Mans bots ir sabojāts, mans svārki ir saplēst un Ziedīt man vairs nekavēs. Arī taureņi man vairs netraucēs. Nu, es esmu gatava uzvarēt. Kur tas vainīgais noslēpies? Es viņu atradu. Man sadzirsēja! Man sadzirsēja! Šī diena ir vissliktākā diena manā dzīvē. Lai atrastu noziedznieku, mums jāatrod kāds pavadiens uz to, kur viņš varētu būt un kas viņš varētu būt. Skatāmies! Kas tas tāds ir? Tā ir krūzīte ar puķītes ornamentu. Zini, ko tas nozīmē? Ka tās ir vecas kundzītes, omas. Es skrienu. Kur te jāiet? Kur te ir? Nu, tas ir viss. Tas ir viss, kas te ir no rododendriem. Kāda jēga vispār? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ak, Dievs, pasakaini! Cik skaisti! Redz, tik daudz rododendri! Vai dienu! Cik skaisti! Es nevaru tie toņi vienkārši. Fantastiski! Jā! Cik labi! Vai dieniņa! Pilnā laukuma! Kulminācija! Pavasara ziedi! Es vairs nevaru. Kur te izēja? Jātiek ārā. Šis ir pārāk daudz. Kur? Es varu te iziet. Aha! Te tu esi! Au! Nu, ko tu dari? Tu nogalināji taurinīti, tagad tu samaksāsi. Kur viņi palika? Kur viņi ir? Nu, tu man esi rokās! Sāp! Nāc šurp! Es esmu kolibrī puķiņš. Es esmu kā zieds. Policija man nenotvers nekad. Policiskas kundze neliek mieru. Kur tās reklāmas kundze? Labdien, sveicināti! Paldies, es šo ņemu sev līdzi. Fantastisks pasākums. Papcik! Ai! Pavasaris galvā!
Um,